Sveiki visiem vēlreiz, jā, kas pie mums ir pievienojušies. Ja kāds nedzird vai kādam varbūt tās, nezinu, bilde nav tāda, kā vajag, vai kaut kas palaists garām, droši rakstiet savus jautājumus komentāru veidā zem šī video, un centīsimies atbildēt pēc iespējas ātrāk, vai nu es, vai nu Dzidra. Šodien tēma pavasaris un vitamīni caur biorezonanci. Apskatīsim, kas vispār biorezonanci par tādu zvēru ir. Dzidra mums ir biorezonanses speciālisti ar dziļām zināšanām, tā kā līdz ar to viņi mums sagatavojas fantastisku prezentāciju, kurā varēsiet piesiet acis, ja liksies pārāk sarežģīti termini. Nu, lūk, kam būs aktuāla šī tiešraide, šī tēma, ja? Tad praktiski es uzskatu, jebkuram cilvēkam, kurš kaut reizi dzīvē ir dzēris vitamīnus un uzdevis savu iekšēju jautājumu, vai man šie vitamīni strādā, vai bija pietiekami jēga no tā. Nu, vismaz es noteikti esmu vairākas reizes dzīvē to uzdevusi, ja? Lietojot kaut kādus produktus, ja? Vai tas ir kolagēns, vai tas ir kaut kas cits, ja? Piemēram, mana tāda dzīves problēma ir bijis dzels, uzsūkt spēja. Anēmija īsti man nav uzstādīta kā diagnoze, bet man ir regulāri problēmas ar dzels uzsūkt spēju. Līdz ar to man vienmēr bijis uzdevums tāds jautājums, vai man dzelzs preparāts uzsūcās, kuru man labāk izmantot, arī tad, kad iesim cauri prezentācijai, padalīšos arī ar savu pieredzi šajā jautājumā, kā arī, piemēram, tiem, kam ir kaut kāds kalcija uzsūkts, tiksim, kalcija problēmas, ja nepietiekams kalcijs, tad būs arī noteikti ļoti vērtīgi, ka jūs varēsiet paskatīties, kā tad es varu saprast, kurš preparāts man vislabāk der. Jā, tā atkal tā ir tāda opcija, ko jūs varat izmantot savā dzīvē, kad jums būs iespēja nevis vienkārši testēt uz dedukcijas pamata, jā, derēs, nederēs, gaidīt entos mēnešus, bet jums būs iespēja, kā saka, to izdarīt maksimāli efektīvi un ātri, jā, kas, manuprāt, dažreiz tiešām ir ļoti, ļoti vērtīgi. Kā arī noteikti šis webinārs būs ļoti aktuāls tiem, kuri ir veselības speciālisti dažādās jomās, kuriem bieži vien gribās palīdzēt savam klientam piemeklēt labāko produktu, ja, kas viņam uzsūksies tajā brīdī vislabāk un sniegs vajadzīgo rezultātu. Un tad šeit mums tiešām arī parādīsim, ka pašā aparātā ir iebūvēts iekšā kartotēka ar ļoti daudz jau preparātiem un kompānijām, kurus var izmantot, testēt un ļoti ātri iegūt rezultātu. Ja iepriekš bija tā, ka bija katrs preparāts jātestē atsevišķi, tad tagad ir iespēja uzreiz notestēt ļoti daudz tā teikt, preparāts vielas, jā, un uzreiz iegūt arī atskaiti, kas tad jums dotā brīdī uzsūksies vislabāk. Man liekas, tas ir fenomenāli, kā šādas tehnoloģijas iet līdzi laikam un ko mēs vien varam uzzināt, ja. Tā kā jā, es domāju, ka būs ļoti vērtīgi, visi noteikti, kas tagad tīzerī neizstāstīšu, jā. Tāpēc, jā, došu vārdu Dzidrai, tūlītās nošērošu arī prezentāciju. Tā kā, mīļie, ja jums ir kādi jautājumi, droši prasiet, rakstiet, jā, esiet aktīvi un arī aktīvākie iegūs arī tās visinteresantākās atbildes, jā, kā arī, protams, aktīvākais jautājumu uzdevējs var iegūt tātad bonusā veselības testu vai konsultāciju, ja esat online, nav iespējams atbraukt uz vietas, vai arī, ja, piemēram, esat jau aktīvs aparāta lietotājs un jums vienkārši interesē padziļinātāka konsultācija, tad arī, jā, būs opcija konsultācija. Tā kā droši aktīvi komunicējiet. Nu ko, tad es paņemšu nošērošu prezentāciju. Tā. Es ceru, ka ir redzams. Citra, vai tev ir redzams? Vēl nav, man tikai rakstās, jā, ka būs tūlīt. Man parādījās arī prezentācija, bet, nu, nezinu, kā ir ar to kvalitāti arī mums, jo arī liekas, ka nedaudz tā kā bremzējās
tas attēls, kas ir. Jā, tas Jā, tiesa man arī nedaudz bremzējās, bet ir labāk jā. noteikti, kā bija pagājušajā reizē. Nečakst, skaņa, man liekas, ir laba gan no manas, gan no tavas puses. Bišķiņi varbūt ir kavēšanās ar bildi, bet es domāju, kad viss aizies. Nu, jā. Galvenais, lai Tur skaņa būtu laba, tad arī būs labi. Nu, jā, jo kāpēc mēs arī vairāk pavasarī runājam par vitamīniem? Jo parasti tā ir, ka pēc ziemas, kaut arī mēs ziemā varbūt cenšamies ēst kaut ko zaļāku un vēl visu ko, bet vienalga pavasarī tie vitamīni mums sāk trūkt. Liekas, ka enerģijas ir daudz un gribētos visu kaut ko, bet vitamīni varētu būt, ka ir mazāk un līdz ar to gribas mums tomēr saprast, kā un ko un vai vajag, vai nevajag. Un ar jaunu aparātu arī ne tikai vitamīns, bet arī minerālu vielas var pārbaudīt, vai mums viņas pietiek vai nepietiek. Un kas ir tas unikālais ar šo aparātu, ka ir iestrādātas elektroniskās versijas šiem nutrientiem, jeb uzturbagātinātājiem un dažādām šīm vielām, un ir iespējams ar šo aparātu, kas ir Life eksperts, vienalga vai Life Expert Profi vai Life Expert 3, viņi var pārbaudīt, pat nenopērkot, nemaz neiedzerot, bet pat nenopērkot iepriekš, bet paskatoties pēc elektroniskām versijām, mēs varam saprast, ko mēs gribam, vai kas mums ir vajadzīgs, vai mums vajag dzert, vai nevajag dzert. Un ir tik ļoti labi, ka mēs varam meklēt gan pēc firmas nosaukuma, ja mēs kāds mums ir izstāstījis, ka šajā firmā vienalga vai Amway vai Oriflame vai citā ir kaut kas labs, un mēs tātad gribam atrast šajā firmā. Vai arī mēs vienkārši atrodam kaut kādu vai D vitamīnu dažādām firmām, vai kalcijas, vai vēl kāda viela. Un ar šīm elektroniskām versijām mēs vienkārši varam atlasīt to, kas mums visvairāk ir vajadzīgs patreiz. Un līdz ar to mēs netērējam lieki naudu, netērējam laiku, viņu meklējot, iegādājoties. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi un ļoti progresīvi. Un tā arī uz priekšu varbūt cilvēki piemeklēs sev šos vajadzīgos vitamīnus, minerālu vielas, arī dažādas citus uzturu bagātinātājus. Un izsevišķi uzturu speciālisti šādi varēs paši arī pārbaudīt, paskatīties un ieteikt cilvēkam to, kas viņam patiešām ir visvairāk vajadzīgs. Es domāju, ka uzturu speciālistiem šāds aparāts ir vienkārši nepieciešamība, jo līdz ar to viņš var gan ieteikt labāk, gan pārbaudīt, vai jāturpina dzert, piemēram, šie uzturu bagātinātāji, vai vajag pamainīt un paņemt kaut kādus jaunus. Gribētos arī, protams, ka ārstiem būtu, jo cik es esmu arī agrāk bijis pie ārsta, ārsts arī skatās vairākus, un tad viņi domā, kurš varētu būt tā kā piemērotākais. Bet ārsts ar to nevar zināt, viņš vienkārši zina, ka vajag šādu, piemēram, tur A vitamīnu vai D vitamīnu, bet kurš tieši konkrētam cilvēkam būs vislabākais, vislabāk viņam izmantosies. To neviens tā nevar pateikt, apskatot. Bet ar šādu aparātu, kas ir ļoti ātrs, viegls tests, to var noteikt. Paskatīsimies varbūt tālāk nākošajā. Jā, varbūt es gribēju piebilst arī klāt par dzelzi, kad tā ir bijusi tāda mana problēma un tāds mans ceļš, kad tiešām man sākumā likās, tā nevar būt. Es testēju vienu dzelzi, otru dzelzi, jā, gan no kartotēkas, gan tos, ko man izraksta ārsts, jā, un es domāju, kā tā var būt, viņš man rāda, ka man neuzsūc, nevar būt, es dzeru vienu, otru, uz receptes un bez receptes, ko tik es neesmu izdzērus, kādu veidu dzelzs preparāts. Un tiešām analīzes uzrāda, ka neuzsūcas, jā, pat pēc 3 un 5 mēnešiem. Un pilnīgi, kā saka, bezcerīgs variants, jā. Un tad, ko es beigās arī atklāju, protams, šāda veida ceļā, man ļoti labi palīdz tieši Amway dzelzs preparāti kopā ar
B un C grupas vitamīniem saliekot kombinācijā tiešām ir labi rezultāti, un to es pārbaudīju asins analīzēs. Nu, jo es tā piegāju ļoti pētnieciski šim jautājumam, līdz ar to vienmēr tika viss pārbaudīts uz asins analīzēm, 1,5–2 gadu garumā, un es zinu tiešām, kas analīzēs uzrādās, jā, ir rezultāts, jā, un nē, nav rezultāts. Un tiešām visi preparāti, kas bija uz receptēm, tieši no dzelzs preparātiem, man neviens neuzsūcās, un arī daudz no dabasvielu kompānijām man arī neuzsūcās, bet tieši Amvei man uzsūcās, un to es tiešām varu ierekomendēt. Es neesmu Amvei izplatītājs, tas vienkārši mana pieredze personiskā, bet tur ir kombinācija vajadzīga, jā, tur nedara tikai, kad jūs dzerat tikai dzelzi, jā, bet tur jādzer kopā ar B un C, un tad viņš tiešām fantastiski uzsūcas. Nezinu, kā tas strādā, kāpēc tieši viena strādā uz mani, otra nē, un otrs tās ir sistēmas, kuras arī, ja es izēju 5 sistēmas, ka man tā kā patiešu asinīs ievada dzelzs preparāts, tad jā, rezultāts ir ļoti labs, un tiešām viss uzsūcās. Bet vispārējais, jā, nu, tiešām neko citu neatrādu, un es gadiem nomocījos un nekā nevarēju tikt skaidrībā, kāpēc tā un kāpēc šā. Bet tātad līdz ar to bieži vien arī tāda man ir bijusi skepse pret aparātu, nu, varbūt tā nav patiesība, tā nevar būt, jā, bet kur caur savu pieredzi es ļoti smuki to pārbaudīju. Protams, tur sistēmu es nevaru uzlikt uz aparātu pārbaudīt, vai tā būs, vai tā nebūs. Jā, bet tas viss tiešām strādā, lai cik tas mums kādreiz liktos neizprotami, kā vispār tas funkcionē. Jā. Tur jau, tā kā saka, gan īsai jābūt zinātniekam, lai saprastu, kā notiek šīs informācijas nolasīšana, un es domāju, ka mums nav tajā tik smalki jāiedziļinās. Galvenais, lai mēs zinām, ka ir šāds instruments, ar kur palīdzību mēs varam to izdarīt. Un otra lieta, ko es gribu arī padalīties savu pieredzi, kad, nu, ne personisko, bet cilvēkiem, kas lieto aparātus, arī ir problēmas tieši ar kalciju uzsūkšanos, un tad arī aparāts lielisks instruments, ja tu esi izmocījies vienu reizi, otru reizi, trešo reizi, un tev, kā saka, nav rezultāts analīzēs, ja, tad noteikti vai nu, kā saka, jāiet uz veselības testu, vai nu jāpērk aparāts mājās, jo no aparāts mājās tas vienmēr pie rokas un nav sarežģīti lietot. Ko es vēl gribēju minēt klāt, kad tie, kas iegādājas aparātus ar mani vai caur Dzidru bonusā, saņem vēl klāt bezmaksas apmācības ievads biorezonansē, kā arī atkarībā no aparāta, kuru jūs iegādājaties, pa puscenu profesionālu padziļināto jau kursu, kurā ir daudz smalkāki skaidrojumi, kā arī mūsu personisko konsultāciju. Nu, lūk, jā, labi, tas no manas puses varbūt dzirdi, tad tālāk ejam slaidu, ja? Jā, ejam pie nākošā slaida. Un gribu piebilst pie tavējā, ka, nu, redzi, katram cilvēkam savādāks. Tu atrada Amveju, bet kādam citam varbūt kā citas firmas. Un ar šo aparātu ļoti labi to var pārbaudīt. Un tātad vispirms jau ar aparātu var noteikt, kuri vitamīni trūks tieši. Un tests ir ātrs, un kā šeit jūs redzat, ir sarkans, ka trūkst 6 vitamīni, bet pārējie ir zaļi 100, līdz ar to pārējie pietiek. Un nosaka 15 vitamīnus, tas ir, nu, principā gan arī visi zināmie vitamīni, ko var pārbaudīt, B grupa un A un D un E vitamīns. Es tāpēc domāju, ka šāds tests ir ļoti vērtīgs. Jā, varbūt uzreiz ir pasaka, arī šeit nāk klāt apraksts, ja tas vitamīns trūkst, aprakstā var. Tests ir ļoti ātrs. Piemēram, ar šo aparātu tās ir 25 sekundes. Es nezinu, vai man ir redzes, pats sevi neredzu. Arī tas aparātiņš, kas ir Life Expert 3, ir 25 sekundes. Tas, kas ir Ingrādi, tas aparāts ir 1 minūte. Līdz ar to, nu, tas ir ļoti ātrs tests. Viņu uzreiz arī apstrādā, un tur uzreiz tas ir redzams. Un redzot, kuri vitamīni trūks, protams, tālāk mēs varam darīt to, ka viņus sameklējām tieši
kuri vitamīni mums derēs. Un šajā aprakstā arī, piemēram, aizsūt uz e-pastu, var redzēt arī šo vitamīnu diennakts deves. Jā, Inga? Nu, varbūt Es arī gribēju skatāmies tagad piebilst arī nākošu. Es gribēju arī piebilst, ka parasti cilvēkiem Jā. rodās jautājums, kā 25 sekundēs var kaut ko tādu dabūt gatavu. Tātad, to es arī gribu pielikt klāt, jo parasti cilvēkam vienkārši tas ir jautājums, man arī vienmēr tas jautājums ir bijis, ja, es esmu cilvēks vienkāršais. Tad pie aparāta tiek pievienoti elektrodi, kas tiek pievienoti kā jostiņas veidā ap galvu, kur ir divi tādi elektrodi, kas pie pieres nāk klāt pie rokām, tiek pievienoti un pie kājām, tā kā klipšu veidā. Kad aparāts mēra, nav nekādu sajūtu, ja, tas ir absolūti bezsāpīgs process, un šajā brīdī, kad aparāts sāk skanēt, viņš tātad sūta aptuveni 3600 signālus uz mūsu ķermeni, uz dažādiem punktiem, līdzīgi kā tas ir, ja jūs iedomājaties austrumu medicīnā akupunktūru vai adata terapiju, ja, kur ir visi tādi punkti uz mūsu ķermeni, uz mūsu ķermeņiem, kur katrs punkts atbilst par kaut kādiem orgāniem, sistēmām, un tā ir arī tāpatās šeit. Viņš nolasa visu informāciju no mūsu šiem punktiem par mūsu iekšējo organismu stāvokli. Un tālāk jau mākslīgā intelekta programma, kad ir šis aprāts savienots ar datoru, aizsūt uz mākoņu šos datus, tur tālāk tiek viss tā kā izgriezt cauri ļoti ātri, nu līdzīgi kā Excels, ja viņš arī ļoti ātri aprēķina, un mēs nezinām, kā, ja, un iedod atpakaļ ļoti skaidru saprotamā informācijā. Nu, lūk. Ja, tāpēc tas ir 25 sekundes, jo tas ir ļoti, ļoti ātri, jo tu dari tehnoloģijas, nevis cilvēks. Agrāk to darīja, piemēram, vai arī tagad, kā līdzīgi fola diagnostikā, mēs fola speciālists, viņš iet pa punktiņam cauri manuāli, ja, šim ķermenim, un patērē tam ļoti kaudzi laika, ja, tas šeit nav jāiet manuāli cauri, ļoti ātri aprāts to izdara, jo mēs strādājam jau kopā ar tehnoloģijām. Tāda pauzīte. Viss citra. Dodu vārdu tev. Nē, es domāju, jā, cilvēkiem tā kā gribas zināt, kaut gan pēc sevis es esmu sapratusi, ka no sākuma arī ļoti gribēju tā kā iezināties un saprast, kā viņš to izdara, bet, nu, es nezinu arī, kā telefona signāla pārraida. Es zinu, ka tas notiek, un arī šeit es redzu to rezultātu un saprotu, ka, nu, tas notiek. Jā, nākošais arī ar šo jauno Life Expertu 3 var pārbaudīt arī minerālu vielas. Kā zināt, mums organismā vajadzīgs šie minerālu sāļi, ja minerālu vielas, lai uzturētu tātad gan šo skābju bāzu līdzsvaru, gan arī dažādos procesos ir nepieciešami sāļi. Un vai arī citi simptomi. Un kas ir labi, šeit parāda, vai viņi trūkst, vai arī varbūt viņi jau ir par daudz, un ka mums nevajag tik daudz. Parāda 24 minerālu vielas, gan kationus, gan anionus, jo, kā zinat, šie sāļi mūsu organismā ir gan minerālu sāļu veidā, gan arī jonu veidā. Neiedziļināšos arī fizioloģijā, līdz ar to tas, ko mēs saprotam, ar šo aparātu mēs varam pārbaudīt patiešām, vai mums trūks, piemēram, kalcijs, vai mums trūks fosfors, vai magnīs, vai kālijs. Varbūt par daudz, un tad mēs, jo arī, ja ir par daudz, tad arī tas var izraisīt veselībā kaut kādas problēmas. Un to visu dod līdzi šajā aprakstā. Mēs, protams, varam meklēt citus aprakstus, bet arī šajā aprakstā izlasot, mēs saprotam, kas trūkst un kas ir par daudz. Un, man liekas, šeit bija arī, ka var paskatīties, ar kādu pārtiku labāk mēs varam to uzņemt. Jā, gribu Dzidra? nākošo slaidi. Tur ir vairāk slaidi, lai mēs arī varam tā kā paskatīties. Jā.
Jā, tā kā bišķiņ nobīd Jā, laikā, ja, Inga, tad es tevi dzirdu. es saku Dzidra, ja, lai viņa dzird, kad, kamēr aiziet līdz viņai, ka es gribu arī iekomentēt šo to, ja, pie katra slaida. Jā, nu, tad to, ko Dzidra teica, ka tas ir svarīgs, mums ir līdzsvars. Jā, bet tas, kas man, piemēram, un es zinu, piemēram, Dzidra varbūt tur negrib tur smalkāk, tur tajās detaļās iet iekšā, bet es zinu, ka es esmu tāds cilvēks, man interesē viss, kas ir lācītiem vēderām, man interesē, kā tas strādā, kā tas funkcionē, un es zinu, ka tiem cilvēkiem, kas ir mani cilvēki, viņiem būs tāpatās, tāpēc varbūt es tur iekomentēju šo to klāt, jā. Nu, lūk, bet dzidras cilvēkiem noteikti būs tā, ka būs citādākas prioritātes, jā, un tas ir forši, ka mēs esam dažādas, un katram ir, kā saka, kaut kas savs, jā, jo jāstrādā ar tiem, nu, kas ir tā kā ar tevi uz vienu viļņu. Nu, lūk. Ko es vēl gribēju minēt klāt, kad, ja ir situācija tāda, kad mēdz būt disbalans ķermenī, ka kaut kas uzsūcās pa daudz, vai kaut kas, nu, neuzsūcās pa daudz, bet, piemēram, organisms nespēja to pareizi izmantot, jā, un rezultātā kaut kādas vielas uzkrājās organismā vairāk, jā, ar tās pašas minerāla vielas. Tad īsti reizēm, nu, varbūt kaut kādas problēmas, jā, un nezinu, ko darīt. Tad šīs aparāts kopā ar mērierīci, ja, var palīdzēt sakārtot tos procesus ķermenī, lai ķermenis atkal sāk strādāt pareizi. Visdrīzāk ir kaut kas strādā nepareizi organismā, kāds orgāns vai sistēma, lai to sakārtotu, var ļoti labi strādāt bez nekādām padziļinātām zināšanām, vienkārši uztaisot veselības testu mājas apstākļos sev, kas nu, aizņem aptuveni šo minūti ar dzitras aprātu jaunāko 25 sekundes, ja, un ierakstīt jau gatavu autokompleksu, kur jums nav jābūt padziļinātām zināšanām, vienkārši jau mākslīgā intelekta programma, viņa jau izkalkulē labāko algoritmu, ko sauc par autokompleksu, lai, kā es saku, sakārtot atpakaļ pareizi jūsu orgānu sistēmu darbību. Ja? Jo tad, kad orgānu sistēma strādā pareizi, tad arī šī uzsūkt spēja ir citādāka un arī viss, nu, protams, pārdozējot tas cits stāsts, ja? Bet ja mēs adekvātās devās lietojam kaut kādus produktus, tad, bet kaut kas varbūt organismam ir bišķiņ pa daudz, jo katrs mēs tomēr esam bišķiņ unikāli, ja? Tad viņš var vieglāk izvadīt to visu ārā, ja organisma darbība ir pareizi, ja? Bet ja organismā kaut kas tur buksē, ja? Tad var būt visādas problēmas, ja? Un līdz ar to jums nav pat jāzina padziļināti, kas jums tur buksē, jūs vienkārši varat ar šiem aparātiem salīdzvarot visu atpakaļ. Nu, lūk, tāda papildus komentārs klāt. Labi, dzirdat, nākamais slaids, dod tev vārdu. Jā, saku uzreiz Ingai paldies, jo tas patiešām ir, varbūt man kā ārstam ir daudz lietas pašsaprotams, un es neizstāstu viņas. Ļoti labi, ka Inga tomēr to uztver, un viņa papildina, jo nu, tas droši vien arī jāizstāsta, jo, kā Inga teica, tiešām mūsu organisms regulē to minerālu vielu daudzumu. Bet, nu, protams, ja viņš trūks, tad viņš ir jāuzņem. Un gribu šeit piemēros parādīt, kā aparāts strādā. Un mēs tātad kādā veidā varam atlasīt šīs elektroniskās versijas. Mēs viņus tātad varam atlasīt gan pēc sastāvdaļas, kas, piemēram, tur ir kalcijs vai magnīs vai dzels vai D vitamīns vai A vitamīns. Nu, tātad pēc tā sastāvdaļas, kas varētu būt šajā nutrientā vai badā vai uzturbagātinātājā. Un arī mēs varam atlasīt pēc visa nosaukuma, ja mēs zinām. Bet, ja mēs gribam daudz, tad mēs ierakstam tikai to D vitamīnu, un viņš atlasīs visus. Varam atlasīt arī pēc firmas. Nu, piemēram, man cilvēks izstāsta, viņš saka, ļoti labi šajā firmā ir kaut kādi produkti. Nu, mēs arī zinām, tur, nu, piemēram, arī Koraļa klubā vai šeit ir Art Light, ir pa grupām salikts sistēmai, tur elpošanas asinsritē, un mēs zinām šo vajaga un atlasam vajadzīgos produktus.
Un pēc tam taisam testu, kas arī ļoti ātrs. Man pārsteidz, ka viņš arī ir ātrs šis tests. Un pēc tam jau apstrādā ātri un var redzēt, tātad, kuri mums izmantosies, vai precīzāk varbūt būtu teikt, kuri mūsu organismām radīs vispārēju tādu labu ietekmi, jo šeit reiķinās uz visu organismu, vai šis uzturbagātinātājs tātad būs labs, vai arī varbūt viņš, nu, dažādi, varbūt neuzsūcas, varbūt neietekmē, varbūt tieši otrādi uz kaut ko pasliktina, un to visu tātad mēs varam redzēt. Un varam pārbaudīt atsevišķu vienu, ja mēs zinām nosaukumu gribam, vai arī pārbaudīt reizē, kā jau Inga minēja, tagad pat reizi jau var atlasīt kaut vai 20, kaut vai 30, atlasa visus saliek, pārbauda un pēc tam paskatās, kuri der, kuri neder. Varbūt nākošo slaidu, ja tev nav ko piebilst Dzidra? pie šī. Pagaidīsim, kamēr skaņai. Jā, Jā, Dzidra, ir jautājums parādījies, ja? Labvakar, kas tā ir par pārbaudi? Kur tādu var veikt? nu, principā šie aparāti ir domāti mājās. Katram individuāli iegādājas šādu aparātu un mājās veic šo pārbaudi. Līdz ar to, nu, ir jābūt aparātam. Ja vēlaties sarunāt, nu, es tā kā viņu nesniedzu tādu pakalpojumu, bet varam sarunāt, varu pārbaudīt, ja, protams, tas nav vairākas reizes, bet vienkārši patreiz ir tā, ka es arī veicu šādas pārbaudas, ja cilvēks ļoti, nu, grib. Bet īstenībā aparāti domāti katram mājās, jo ar viņu var ļoti daudz pārbaudīt. Šī ir viena tāda joma, ko ar to aparātu nosaka vitamīni, minerālvielas un šie uzturbagātinātāji, kā viņi cilvēku ietekmēs. Līdz ar to nevaru Jā. pateikt konkrētu vietu. Es zinu, ka ir vairāk cilvēki, kuriem ir šie aparāti. Nu, viņi tā kā, nu, dalās un pārbauda arī citiem. Nu, Vai ko es es vēl varu atbildēju? Vai... Jā, ko es vēl varu minēt klāt? Jā, tātad šis tiešām, šī informācija, ko mēs šodien stāstam, tas ir 1/10 no tā, ko aparāts var jums sniegt. Jā, nu, tas ir vienkārši kripetiņa no visa. Tāpēc es domāju, ka jebkuram cilvēkam mājās šāds aparāts vienkārši būs fenomenāli lietošanai, un kā es arī minēju pašā sākumā, kad pērkot aparātu caur mani vai caur Dzidru, ja, kā jūs tiešo konsultantu, jums bonusā nāk bezmaksas kursa ievads biorezonansē 4 moduļi, kas ir fenomenāli, kā arī nāk padziļinātais kurs, ja jūs gribat, jā, tad latviešu valodā, jo krieviski un angliski ir bez maksas, kompānija nodrošina. Bet, ja gribat latviski un ar mūsu pieredzi un komentāriem, tad par 50% atlaidi, ja, kas arī ir fenomenāli. Kā arī, ja aktīvi vēl pakomentēsiet, uzdosiet jautājumus, tad iespējams, ka varēsiet vinēt šo veselības testu un izmēģināt jau uz sevi, kā tas ir. Nu, lūk, jā. Ejam tālāk. Jā, Dzidra? varbūt vēl piebildīšu pie tā, ka šīs video apmācības krieviski, angliski un vēl dažās valodās ir kompānija dod arī, bet latviski ir pieejama kompānijas mājaslapā instrukcija, kur ir ļoti arī aprakstīts, kā viņš strādā, ko tur var redzēt. Līdz ar to cilvēkam nav jābaidās, ka viņš nesapratīs, jo var izlasīt. Ja cilvēks, protams, to vēlas. Vai arī vajadzētu man vai Ingai, jo mēs parādīsim, kur var nopirkt. Un arī tā kā mēs jau lietojam gan 4 gadus, mēs arī varam sniegt šo konsultāciju un pamācīt. Un mēs esam izgājuši specializēts arī kursus par to. Līdz ar to nav jābaidās. Cilvēkam vienkārši ir jāvaicā mums pēc tam, un mēs arī viņam tā kā palīdzēsim ātrāk apgūt aparātu. Tātad, kā mēs, Jā, kā Dzidra, es minēju, ja?
Nu, ko vēl es gribēju minēt klāt, ne tikai par instrukciju, bet arī pati programma, jā, ir latviešu valodā, tā kā var lietot visas ierīces latviešu valodā, ne tikai instrukcijas ir, jā, bet ir arī pašas ierīces ir tulkots arī latviešu valodā. Man liekas, kopā ir kāds 20 valodas, kurās ir tulkots interfejs gan mērierīcē, gan biorezonanses terapijas ierīcei, kas ir šī klausulīte. Un līdz ar to, jā, nu, jebkurš cilvēks var arī tikt pats galā, pilnīgi noteikti nav nekas tik uber sarežģīti, bet ja gribās dziļāk, plašāk, jā, un es tīri pēc sevis runāju, ka man patīk visu izkapāt līdz pēdējiem sīkumam, visu saprast, jā, tad es pieļauju, ka mans klients, mans skatītājs arī ir tāds pats, jā, un tad, jā, tad tas ir, manuprāt, priekš manis tas būtu baigi foršais bonus, ja man būtu tāds padziļinātas lietas klāt nāktu bonusā. Jā, nu, Dzidra? Jā, piebildīšu to, ka sāka ražot aparātus 2017. gadā, bet viņi jau tiek lietoti 90 valstīs, tātad visā pasaulē, un tāpēc arī ir šie tulkojumi, kā Inga teica, gan 20 valodās. Latvijā viņi varbūt vēl nav tik plaši, un tāpēc video vēl nav latviski. Tā, labi, iesim tālāk. Tātad var atlasīt pēc firmas nosaukuma. Mēģināju saskaitīt, tur ir apmēram 100 dažādas ražotāju firmas, kas tātad šī firma iesniedz savu šī nutrienta elektronisko versiju, lai var nolasīt, un tad tiek pievienot šajā katalogā. Vienīgais arī, ko es teicu, reizēm šī latviešu valodā grūti saprast firmas nosaukumu, tāpēc varu pameklēt vai no angliski, vai arī krieviski, jo daudzās zemēs tomēr arī lieto krievu valoda, un ir šis firmas nosaukums precīzāks būs. Ja jūs meklējat kaut kādu konkrētu firmu, kur jūs zināt, kādu jums vajag, es ņemtu latviski, tad paņemtu angliski, ja nevar latviski atrast, īsti nevar saprast. Un tas ir arī pa pašiem nosaukumiem. Tātad ļoti, ļoti plašs klāsts ar dažādām firmām, kuru elektroniskās versijas jūs varat atrast. Katrai firmai tur ir apmēram tā no 3 līdz kaut kādiem 30 vai vairāk šiem produktiem apakšā. Līdz ar to jūs redzat, ka tas katalogs ir ļoti, ļoti plašs. Skatāmies varbūt tālāk. Citra? Jā. Jā, jautājums ir vēl papildus klāt. Es redzu, ka cilvēks aktīvi komentē, un visdrīzāk būs bonus arī veselības tests, jā. Patreiz nav neviena konkurenta, ja šovakar. Kāda ir cena un kā sauc firmu? Firma saucas Axioma Life. Un cena ir, jūs varat uzrakstīt, jo, kā redzējāt, aparāti ir gan šis Life Expert Profi, gan Life Expert, gan ir Life Expert 3. Līdz ar to katram, protams, aparātam ir sava cena. Viņa nemainās, bet viņa ir sava cena. Labāk būtu vērtīgāk, ja Messengerī vai kur, vai mēs pa konkrētu aparātu tā kā runātu. Vēl ir tāda iespēja, ka jūs uzrakstat piedāvājums iespēju piekļūt patiešotam internetu veikalam, marketplaceam, kurā jūs tātad varat visu šo aparātu, daudz aparātu diezgan šai firmai jau attīstījušies. Un jūs varat paskatīt katru aparātu, un līdz ar to jūs pats tā kā būsiet labāk informēts. Ja es sākšu saukt katram aparātam cenu, tas nebūs īsti pareizi. Labāk pašam paskatīties un par visu pārliecināties. Vai tā būtu labi? Es gribētu varbūt piebilst no savas puses, tādu aptuvenu priekšstatu, jā, par tām cenām. Skaidrs, ka tas nav vitamīns, jā, tas ir nopietns aparāts, un ar viņu jūs lietosiet nevis 30 dienas, jā, bet lietosiet vai nu visu mūžu, vai nu, es pat nezinu, nodosiet mantojumā citam, jā.
jo pat, kā saka, te nav derīguma termiņa, un ir iespēja tiešām, kā saka, strādāt ar visu ķermeni, iekonomēt uz neskaitāmām vizītēm pie ārsta, ja, kad jūs saslimstat, šeit jūs varat jau preventīvi ar savu ķermeni strādāt, lai nenonāktu līdz tādam stāvoklim, kad ir jau nopietnas saslimšanas, ja. Tāpat tās var strādāt ar skaistumu, ja ne tikai ar savu ķermeni fizisko veselības ziņā. Un ir tik dažādas, kā saka, lietas, ko var darīt, kas aizvieto gan kaudzi, kā saka, tēriņu, kas būtu jāveic, ja jums šis aparāts nebūtu. Ja? Jo parasti vidēji viens cilvēks vismaz ģimenē kāds 50 eiro mēnesī iztērē uz dažādām lietām, kas ir saistīts, vai tie ir vitamīni, vai tās ir zāles, vai tas ir kāda vizīte pie ārsta, ja? Vai pat masāža, vai kaut kādas citas lietas, ja tikai tāpēc, ka problēmas ir sakrājušās. Ja? Es neesmu pret kā saka, šo lietu lietošanas un apmeklēšanas, bet vienmēr, ja jautājums ir, cena vienmēr ir par vērtību, salīdzinot ar ko. Un man tā kā ir ģimenē 4 cilvēki, ja, tad es saprotu, kādas ir izmaksas uz 4 cilvēkiem, un tas vienkārši aparāts, viņš man iekonomē kaudzi naudas, ja, tas ir viens. Otrs, tas viņš man liek justies ļoti fiziski labi, gan izskatīties labi, ja, kas atkal ir numur 2. Kā saka, un daudz lietas, ko ar aparātu nevar izdarīt ne ar ko citu, ja, jo es izpētu visas iespējamās opcijas, kas tirgu ir pieejamas. Un līdz ar to tā cena nevar būt lēta, ja. Orientējoši ar biorezonanses terapijas ierīci jārēķinās kāds 700, 800, 900 eiro, nu tā orientējoši jums saprast, jo viņas ir dažādas, jā, nav viens variants, katrā ir kaut kāda sava opcija un savas priekšrocības, kā arī ar mērierīci jārēķinās, kad tās variācijas var būt ap 1000 virs un apakšā, tā kā tur ir atkal jāskatās, kāds ir jūsu mērķis un ko jūs vēlaties, un tad no tā var skatīties, jā. Bet jebkurā gadījumā varbūt sākuma investīcija šķiet tāda, ak, Dievs, nu kā tad tā, bet tad, kad jūs sarēķināsiet, es domāju, ka gadu laikā noteikti jau tas atpelnīsies un aparāti jau pēc gada jūs nenododat projām, jā, tas nozīmē, ka jūs viņu lietojat. Un ja jums ģimenē ir vairāk nekā viens cilvēks, tas nozīmē to, ka jums jau viņš paliek vēl lētāks, ja jūs dalat uz cilvēku skaitu, jā, jo katram ģimenes loceklim jūs varat palīdzēt. Plus, ja vēl ir mājdzīvnieks, jā, tad mājdzīvniekam arī var palīdzēt. Aparātā arī ir iebūvēta visa vet sadaļa, jā, līdz ar to nu, fenomenāls vienkārši iespējas, kuras ir tikai jāpēta, un tad, kad cilvēks saprot, ko viņš ir iegūst savā rokā, es domāju, ka tam nav vērtības cenas ziņā, jā, jo tā ir fantastika vienkārši. Un tā kā Dzidra jau arī to minēja, mēs ar Dzidru jau šos aparātus lietojam jau vairāk nekā 4 gadus, un tas ir fantastiski. Tas, kas jau ir izdarīts un kāda pieredze jau ir iegūta. Jā. Nu, lūk. Dzidra? Jā. Jā, nu, paldies, jā, tiešām vajadzēja minēt šo apmēram cenu dažādiem aparātiem, tur no 500 eiro līdz 1500. Skatāmies ar slaidā, tad ejam tālāk. Ka var atlasīt, piemēram, tur izstāsta, bet tajā firmā ļoti patīk, vai arī pat cilvēks pārstāvs vai firmai. Un tā tad pameklē šos produktus, kurus tā kā gribētu lietot, un pārbauda. Nu, šeit ir pārbaudīts arī tieši tā kā kalcijs, nu, un šeit var redzēt atbildi. Ieķeksējot, var redzēt, kā šis preparāts ietekmēs manu veselību, piemēram, vai viņš uzsūksies, vai viņš nesīs kādu labumu, vai arī no viņa nebūs kāda labuma. Un, kā redzat, ja viņš rāda, ka 100% labums ir, tas nozīmē, ka man viņš patiešām der, un ka mans organisms viņu izmantos, un ka manam organismam tas ir vajadzīgs. Un šeit atlasot, tātad es atradu
kurš man labāk der, un pēc tam jau varu viņu meklēt, kur var nopirkt, un arī uzņemt. Un gribēju uzreiz nākošo slaidu parādīt, kā pēc tam mēs varam iet līdzi un sekot tam, cik ilgi jādzer šis preparāts vai nutrients vai uzturu bagātinātājs. Un šeit var parādīt, kā pirmajā pārbaudē tātad 100% ir mana ļoti labs, ļoti vajadzīgs un viņu dzerot, piemēram, pēc 3 dienām arī vēl 70 vairāk procenti īstenībā iesaka, ja šajā testā parādās, ka 30 dzētu dzert, jo viņš manam organismam nes labumu. Tātad viņš izmantojas un arī es pārbaudīju pēc 12 dienām, pēc 23 dienām, tad man jau šis organisms saka, ka, nu, vairāk man viņa, ja pēc 23 dienām viņš ir kā jau notiek, un būtu droši, ka man viņš ir, viņš rādītu vēl joprojām 60-70%, tad es droši ņemtu nākošo kursu vēlreiz šo pasaka, nu, man šo vielu vairāk nevajag, nedod viņu. Bet kamēr viņš to nepasaka, tikmēr es varu nu, reizi nedēļā pārbaudīt, kā man viņš vēl ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, un līdz ar to netērētu lietu. Ja man jau uzreiz pēc nedēļas parādītu, ka man viņu nevajag, nu, nokristos kaut kur 0 vai 8%, tad es viņu buņģiņu noliktu malā un gaidītu, varbūt pēc kāda laika man atkal viņu vajag. Un tādā veidā es arī ekonomēju gan naudu, gan arī, nu, lieki neapgrūtinu savu organismu ar kaut ko lieku. Tāpēc man ļoti patīk. Pa sevi es pastāstīšu pašās beigās par vienu lietu, ko arī ar šo aparātu var redzēt. Bet šādā veidā mēs ļoti labi sekojam līdzi, un arī, piemēram, ja mēs esam kaut kādi uztura bagātinātāju vai nutriciologi, mēs arī šādi varam pārbaudīt cilvēkam, kas der. Atnāk cilvēks pārbaudīt pēc mēneša, pārbauda atkal, vai viņam vēl vajag, vai viņam vajag kaut ko citu, un piemeklē pašu labāko. Tā. Varbūt Inga kaut ko piebilst pie šī grib. Man ļoti patīk, ja ir jautājumi, es uz viņiem arī labprāt atbildu. Uzreiz. Jā, nu laikam mums nav gadījies čatiņā neviens, kas saka, cilvēks ar kalciju problēmu, bet es zinu, ka ļoti daudz sievietēm ir šī problēma pēc 50 tieši ar kalciju, un ir grūtības atrast to preparātu, kurš palīdz, tad man liekas, šis ir tāds, nu, fenomenāls instruments, ar kuru var tiešām palīdzēt atrast to maksimāli efektīvāko preparātu, kurš uzsūcās, un ja tiešām neizdodas to izdarīt, reizēm gadās, nu, ļoti maz parasti tas procents ir, bet gadās, ka tiešām organisms vienkārši nespēja paņemt neko pretī, un tad ir jāpakārto pats organisms, lai viņš spētu paņemt to pretī, un tur, nu, neaizvietojams ir šitādas ierīces, jā, ar kur palīdzību tātad mēs varam ierakstīt autokompleksus, ko izstrādā mākslīgais intelekts, ņemot vērā visus jūsu izejas datus, ja, ar mēri instrumentu mēs, kā saka, notestējam visu minūtes laikā un ierakstam autokompleksu, un tad, kā saka, šī terapijas ierīce, viņa visu laiku kārto jūsu ķermeni atpakaļ uz līdzsvaru, ja, lai tā kā nebūtu kaut kas pa daudz, nebūtu kaut kas pa maz. Un tad ir ļoti bieži bijusi tāda situācija, ka paiet mēnesis, jā, un tā uzsūta spēja ir mainījusies, un jau var atrast kādu preparātu, kurš iedarbosies uz jūsu ķermeņa vajadzīgajā rezultātā. Jā. Tā kā
Ar to man patīk šis aparāts, ka viņš ir tik ļoti daudzfunkcionāls. Jā, tas ir vienkārši fenomenāli. Jā, ar aparātu nevar atrisināt visu. Ja jums kaut kas organismā trūkst, kaut kādas vielas, jā, vai tās tie ir vitamīni vai minerāli vielas, nu, jums viņas būs papildus jāuzņem no malas. Ja nav iespējams, primāri, protams, vienmēr tas ir ēdiens, jā, tas ir kvalitīvs uzturs, un es esmu ļoti kvalitīvu uzturu. Bet, ja nav iespējams paņemt tik daudz no kvalitīvu uzturu, tad šeit mums ir tiešām fenomenāli daudz ļoti labu uzturbagātinātāju kompāniju, kur jūs varat notestēt šos līdzekļus un atrast sev to vislabāko, piemērotāko līdzekli, kas tajā brīdī uzsūksies jums vislabāk. Ja? Jo atkal mums jāatcerās, kas vienu reizi uzsūcās, pēc gada, 2, 3 var vairs nedarboties uz mums, ja? Un atkal mums jāmeklē kaut kas cits. Ja? Tā kā mūsu ķermenis arī ir mainīga. Vērtība, varētu teikt tā, ja. Nekas nestāv uz vietas, ja, un bieži vien tiešām pakārtojot kaut ko vienu, atkal kaut kādi citi izejas dati, un atkal ir jāskatās, jāmeklē tālāk, ja. Bet galvenais ir zināt, ka ir instrumenti, ar kuriem var tik daudz ko sev palīdzēt, ja, pātrināt to ceļu uz punktu B, uz to mērķi, kurā mēs visi gribam nonākt. Un otrs, mēs visi gribam dzīvot labi, veseli, skaisti, maksimāli ilgi, jā, un, nu, vismaz es nezinu, kā jūs, jā, bet es tā ceru, ka jūs tāpatās, jā, un šis ir tās lielisks instruments, nebaidīties no vecumdienām, pat ja viņas ir pienākušas, es zinu, ka daudzas mūsu klientes, es arī dzirdu, var padalīties, jā, senioru grupā, arī 80 un vairāk gadi ir tiešām ļoti labi rezultāti. Ja? Nevienmēr tas ir atkarīgs tikai no vecuma. Ja? Reizēm, kā saka, ar tiem jauniešiem varbūt sarežģītāk nekā ar tiem senioriem. Tā kā ļoti atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Nu, lūk, tā kā vecums šeit nav kritērijs. Ja? Dzidra? Jā, jā. Ņemsim nākošo slaidu, lai mēs varam virzīties uz priekšu. Nu, no sākuma parunāsim par minerālu vielām, pēc tam par vitamīniem. Kas tad ir minerālu vielas? Tātad viņas ir kā dala mikro un makro elementi pēc tā daudzuma, cik mums ir nepieciešams organismā. Un kā jau teicu, viņi atrodas gan minerālu sāļu, gan jonu veidā un aktīvi piedalās dažādās mūsu organismu funkcijās. Mēs nevaram iztikt bez mikroelementiem, jo tad tiktu izjaukts gan skābju bāzu līdzsvars, gan osmotiskais spiediens, jo, kā zinat, ir šūnas un ir starpšūnu telpa, un ir jābūt šai starpībai, lai dažādas vielas tiktu iekšā šūnās vai tiktu ārā, un tur visur piedalās šie dažādie mikroelementi, minerāli vielas. Neiedziļināsimies tajā sīkāk, vienkārši mēs saprotam, ka mums viņas ir vajadzīgas. Kaut gan no viņām mēs neiegūstam nekādu enerģētisko vērtību. Arī no ūdens mēs it kā, nu, ūdens mums nedod enerģētisko vērtību, bet viņš mums ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un tāpat ir ar mikroelementiem, jeb minerālu vielām. Šeit varbūt pat neuzkavēsimies, iesim tālāk, parādīšu, kā mēs varam tātad atrast. Tātad, ja testā mēs esam redzējuši, ka mums trūkst kalcijas, tad mēs tātad paskatāmies, ka viņš ir ļoti, ļoti nozīmīgs mūsu organismam, un to mēs it kā visi zinām, jo pa kalciju, man liekas, runāts ir vienmēr, atceros arī pirms 30, 40 gadiem, visi cilvēki saka, oi, man noteikti vai jādzer kalcijas, vai nāk tur menopauze, saka, obligāti kalcijas ir jāuzņem, jo viņš tomēr ietekmē gan mūsu skeleta izturību, gan viņš ietekmē arī muskuļu darbību, gan to muskuļu, kas satur skeletu, gan arī sirds muskuļa. Tātad viņš arī mums ir vajadzīgs sirdī. Viņš tiek pielīdzināts arī reizēm hormonu darbībai. Tātad, saprotat, tas, kas regulē mūsu organismu. Arī visi nervu impulsi, kas pārraidās,
šie neiromediātori arī satur kalciju. Un kalcijs tātad tonizē gan sirdsdarbību, gan asinsriti, gan nervu sistēmu. Un, protams, kalcijs arī ir vajadzīgs gremošanas fermentu sekrēcijā. Tātad mēs redzam, cik ļoti, ļoti kalcijs ir vajadzīgs. Un ja viņš tātad parādās, ka trūks mums, nu tad ir jāizdomājas. Un mēs varam mēģināt atlasīt, kurš kalcijs mums ir vairāk piemēros, kurš mums uzsūksies. Jo ir tik plašs šis tātad klāsts ar kalcija dažādiem preparatiem, produktiem, ka, nu, protams, mēs no sākuma varam dzert pienu, vairāk, sieru, biespienu, tur, kur kalcijas ir daudz, bet reizē viņu vajag tiešām varbūt uzņemt ar kapsulām un kaut kā papildināt mūsu organismā. Ja nav Ingai ko piebilst, mēs varam pastīties nākošā slaidā, kādā veidā tātad mēs atlasam šo minerālu vielu. Tātad, kā redzat, augšā mēs meklētājām vienkārši ierakstam kalcijs, nu, jāieraksta 3 burti, un tad meklētājs atrod visus, kas satur šos 3 burtus. Kā zinat, kalcija ķīmiskais elements rakstās ar C. Mēs ierakstam celts vai ierakstam celts, atrod mums tur, 10, 20 varbūt. Mēs arī saliekam viņos visos ķekšus, un ieliekot ķeksu, viņš parādās apakšā, redzat, tādā zilā svītriņā uzrakstā. Tieši firmas nosaukumu, un šī rakstam arī kalts, un atlasam arī tos klāt. Un visus reizē mēs varam pārbaudīt. Un pēc tam šajā, kur es rādīju, pēc tam atbildē, viņi visi būs sakārtot augošā secībā. Visaugstāk būs visvairāk piemērotais, kuram tāda būs šie lielākie procenti, un samazinoties uz leju, kuri būs mazāk mums vajadzīgi. Līdz ar to mēs šādi varam atlasīt visus, kurus mums vajag, piemēram, dzelzi, cinku, kaut vai varu vai magniju. Mēs ierakstam šo nosaukumu, un meklētājs atradīs visus uzturbagātinātājus, kas satur šo vielu. Bet nebūs tā, kas satur iekšā šo vielu, bet ja nosaukumā būs šis mikro vai makro elements, tad viņš tiks atlasīts. Ja mēs uzskatām, ka tur ir pa maz atlasīts, mēs varam ierakstīt vienkārši minerālu viela vai mikro vai makro, un tiks atlasīti arī visi tie uzturbagātinātāji, kas satur minerālu vielas, mikroelements vai makroelementus. Varbūt Ingai ko piebilst, es padzeršos ūdeni. Citra, mums ir jautājums. Jautājumi ir 2. Tātad, droši vien, ka pirmais vienkāršākais, ja tā jau nav fola pārbaude. Jā, tā nav fola pārbaude. Šis aparāts apvieno daudz citas tehnikas kopā. Citrai varbūt ir smalkāk ko piebilst. Ja? Fols, tas nozīmē, ka ir ļoti ilgi jāiet pašam manuāli cauri. Šis aparāts, viņš uzreiz jums nolasa minūtes laikā, ja? Visus punktus uz ķermeni. Jā, es piebildīšu to, ka šeit ir apvienota gan fola metode, gan Nakatani metode. Ļoti daudz šīs metodas ir jau iestrādātas šeit iekšā. Un tas ir viens arī no tā, pēc kā meklē, kā Inga jau stāstīja, mūsu organismu no 360 aktīvajos punktos, ejot šim elektrosignālam pa ķermeņa virsmu no 6 atskaites punktiem, tiek iegūts šis elektropotenciāls. Fola metodē ir jāmeklē šie punkti, bet šeit jau tas ir iestrādāts iekšā aparātā, un ne tikai šis, jo ja pareizi atceros minerālu vielu, vitamīnu, tādu šo uzturbagātinātāju zāļu piemērotības pārbaudu izstrādāja zinātnieks
varu kļūdīties. Labāk varbūt Timmels, jā. neteikšu, bet tas jau nākošais zinātnieki, jā, kas to visu attīstīja. Šis aparāts ir daudzu gadu zinātnieku izpētes rezultāts. Jau pagājušā gadsimtā, sākot ar 1902. vai kuru gadu, sāka reģistrēt datus, pēc tam attīstījās zinātne, nāca klāt elektronika, nāca klāt dažādas šīs modernās zinātnes, kas ir IT tehnoloģijas, kvantus fizika. Tas viss nāca klāt, un šie pētījumi ir ļoti ilgstoša laika perioda. Sākumā bija šīs medicīnas ierīces, kuru Līdumet bio ražotne tātad veidoja, un Axiom Life ir šī uzņēmuma, tā kā var teikt, nākošā jau paudze, kas ir speciāli atdalījusies, lai varētu veidot aparātus, kurus var izmantot cilvēki arī bez speciālām zināšanām mājās. Līdz ar to viņiem nav jāzina šie punkti, kur tas atrodas. Aparāts tos nolasa un datu bāzē izanalizē. Tāpēc arī šie aparāti ir unikāli, ka viņi apvieno šīs ilgstošo gadu izpētes rezultātā iegūtās zināšanas, un mākslīgais intelekts mūsu vietā jau to visu izanalizē un dod mums rezultātu. Es domāju, ka varbūt ir atbildēts šo jautājumu. Ja ne, tad cilvēks droši var papildus kaut ko pierakstīt, vēl pajautāt klāt, un atbildēsim tad vairāk. Jā, nu, es vēl gribēju pielikt klāt to, ka tad šis ir nākamās paudzes aparāts, ja, kuru jau var lietot mājās, jebkurš cilvēks, ja, ļoti vienkārši, bez tādām stiprām priekšzināšanām vai padzinātām zināšanām organismā, ja, patīksim, tur veselības mācībā un tam līdzīgi. Tāpēc šis ir aparāts, ir mega ātrs, jā, tad pielāgots vienkāršiem nepacietīgiem cilvēkiem mājās, jā, kuri, kā saka, negrib iedziļināties detaļās, un viņš apvieno visas šīs fantastiskās tehnikas, visu šo zinātnieku darbus vienā ierīcē. Ja? Ar to, ja jūs parādīsiet, jebkur, ir arī alternatīvas kompānijas, kas kaut ko līdzīgu dara. Ja? Bet tā starpība ir tajā, ka viņiem nav apvienotas tik daudz tehnikas. Man ir bijuši cilvēki, kas pie manis griežās, atrod YouTube kanālā, kurā tur man ļoti veci tie video, un viņi jau nezina, vai es vēl kaut ko daru ar to vai nedaru, ja? Un tad man uzzvana. Un viņi saka, es tur pētīju, bija kaut kāds tāds tur aparāts, bet nevarēju saprast, vai tur piegādā vai nepiegādā, ja? Jo kā saka, visādi tagad ar to loģistiku ir ar pasaules visām crazy lietām. Nu, lūk, un daudzi citi aparāti, kuri jau ir parādījušies, jā, kā alternatīva risinājumi, viņos nav salikts tik daudz iekšā, kā ir šajā aparātā. Parasti būs kaut kāda tur 1/3 daļa, ja? Vai būs aparāti, kas, piemēram, mēs runājam par terapijas ierīcēm, ja? Tad būs aparāti, kuriem tur būs tikai antiparasitāra iedarbība vai tikai terapeitiska iedarbība vai kaut kas ļoti, ļoti maz. Neesmu redzējusi nevienu kompāniju, ja kāds zina, tad droši varat man rakstīt, kurā būtu apvienos tik daudz, cik ir šajos aparātos, tiekši mājās lietošanai, un otru, kas ļoti, ļoti patīk, tas ir kā vizuāli tiek noformēts atskaites, kāds vizuāls ir interfejs, ja? Cik viegli uztveram ir tā informācija, jo visiem citiem aparātiem, kas ir alternatīvi pasaules tirgu, vizuāls ir briesmīgs, ja, šiem dakteriem tas ir ok, ja, ka viņi tur pieraduši pie pelēkā ekrāna, ja, un tikai sausiem datiem, ja, bet vienkāršam cilvēkam vajag vizuālu, vajag saprast vizuāli, viegli uztvert, šeit visi pēc Luxfora principa ir krāsas saliktas, ja, tur zaļš labi, sarkans bīstami, ja, oranžs uzmanīgi, nu, pa lielam
ir tik ļoti pie tā piestrādāts, un kompānijas super inovatīvi visu laiku kaut ko atjauno, uzlabo. Ja? Un līdz ar to nu, tas ir vienkārši lieta, kas jābūt katrās mājās. Otrs jautājums ir, vai pie jums var pārbaudīties, cik tas maksātu, kur jūs dzīvojat? Ja? Dzidram? Jā, vēl bišķiņ piebildīšu pie tā iepriekšējā jautājuma. Arī cilvēki parasti interesējas, un šie aparāti visi ir atbilstoši certificēti un droši. Līdz ar to nav jāuztrauc, ka varbūt kaut kāda tāda prece, jo certifikāts var izpētīt, apskatīt, pieregistrēt mājaslapā. Tas viss ir redzams, jo kompānija ātrāk nelaiž atbilstības certifikāts. Jo patreiz arī, nu, varbūt tādu jaunumu arī izstāsta, ka viņi patreiz izstrādā aparātu kardio, kas būs, kas analizēs tātad šīs elektrokardiogrammas, un cilvēkam ļoti ātri varēs pateikt, jā, Inga, tagad nākošais jautājums, tātad varbūt nolas man vēlreiz jautājumu kas bija otrais. Vai pie jums var pārbaudīties, cik tas maksātu, kur jūs dzīvojat? Es dzīvoju Ogrē. Var rakstīt individuāli, jo es ikdienā it kā nesniedzu šādu pakalpojumu. Aparāts ir mans, es viņu izmantoju sev, bet, protams, ja cilvēks interesējas, arī cilvēks, nu, aparāts nav tik lēts, lai viņu uzreiz pirktu. Protams, ka es uztaisīšu šo testu, parādīšu un, nu, protams, savu laiku tērēšu, bet katrā ziņā tas nebūs dārgi. Es pārbaudīšu par kaut kādu ziedojumu, varbūt nelielu. Jā, tā kā droši. Vēl arī papildināšu agrāk, jā, es papildināšu, kā agrāk, tā kā man bija noformēts arī šis kā privāta pašnodarbināta pakalpojums, tad man bija noteikta cena, un tad es arī viņu teicu. Patreiz es vienkārši izmantoju sev un, protams, arī palīdzu cilvēkiem, ja vajag. Tad vēl radās jautājums, kaut ko esmu dzirdējis, ka esot tāds aprāts, ar kuru attīra organismu no parazītiem. Dzirdi? Jā, Inga. Protams, droši vien mums būs diezgan daudz tiešraides, un mēs arī varat vairāk stāstīsim. Jā, šajā aparātā, kas ir Life Balance saucas, viņai ir divas antenas. Otra ir antiparazitārā. Kā es minēju, jau no šī 1902. gada, tā kā pirmo reizi zinātnieks ieraudzīja, ka katra baktērija, katrs parazīts izstaro noteiktu frekvenci. Kā zināt, gan gaisma, gan skaņa, tā ir noteikti frekvence. Arī katrs šis mikroorganisms izstaro savu specifisko frekvenci, un viņu var reģistrēt. Un tad viņu sāka reģistrēt, un nākošais jau zinātnieks gribēja panākt, lai šos mikroorganismus varētu iznīcināt, nestarot apkārtējos audus, tātad nebojājot. Un to arī viņš panāca. Viņš ir piereģistrēts ļoti daudz šīs mikroorganismu vīrusu, vienšūņu, sēnīšu frekvences. Un zinātnieks izveidoja tātad šo iespēju viņas arī iznīcināt. Pārāk daudz par to nestāstīšu, jo es domāju, ka mēs ar Ingu uztaisīsim atsevišķi tieši par šiem parazītiem, kādā veidā tas notiek, kā to dara. Bet varu pateikt, ka ir efekts. Ir. Kā minējām, lietojam 4 gadus vairāk. Pirmā gadā ļoti mēs tā kā strādājam, un arī daudzi izmantoja herpes likvidēšanai, un pilnīgi acīm redzami šīs herpes iežuva, un dienas laikā viņas jau bija tā kā arī pat bez zāļu smērēšanas, viņas jau iežuva, un arī šī herpe pazuda. Un tāpat arī, es pati tur ērces esmu
pārbaudījusi ar šo aparātu. Un man liekas, ka Ingai bija pieredze arī, ka uzliekot tur dzīvnieciņam vai kaķim laikam, kādreiz Inga stāstīja, pēc tam smiltiņās var redzēt pilnīgi, ka tārpi nāk ārā. Un līdz ar to esam pārliecinājušās, ka strādā šīs antibakteriālās programmas patiešām strādā. Un tas ir šis Live Balance aparāts, kurā ir 2 antenas un var izmantot gan vienu, gan otru un iznīcināt, jā. Un kā es arī minēju, patreiz man iet aparāts, jo saaugstējos un, lai likvidētu, uztaisīt testu, tur man parādīja, kādu programmu labāk lietot, man tur streptokoku, stafilokoku infekcijas. Un, pilnīgi jūt arī, ka acis jau vairs nav tik jūtīgas, jo, kā jau zinat, pie saaugstēšanās arī acis paliek jūtīgas, un patreiz jau varu diezgan normāli runāt. Aparāts strādā ļoti labi, bet, protams, nekas nav 100%. Viņā ir ļoti daudz dažādas šīs programmas, arī baktērijām, arī pie saaugstēšanās, un es vienmēr cilvēkam saku, ir jāatrod tā, kas viņam strādā tieši tajā konkrētā brīdī. Bet tas viss strādā. Esmu pārliecinājusies gan pie dažādiem izsitumiem, gan, kā minēju, pie herpēm, jo tas ir tāds ļoti uzskatāms, ka uzliec programmu, herpe tiem, kam ir uz lūpām, viņa iežūst, un viss pāriet. Un arī pēc tam testā ir redzami vienšūņi, sēnītes, baktērijas, vīrusi un šie helminti. Un arī testā to var redzēt. Vienreiz uzstājas, redz, ka ir, kaut ko uzliek programmas, uzstājas vēlreiz, skatās vēl ir, liek vēl programmas, un pēc tam pastāst, ka vairs nav. Un tie, kas varbūt grib vairāk izpētīt, var arī vispirms laboratoriski noteikt, likt aparātu, un atkal laboratorijas ir bijis dažādi varianti. Tātad, jā, tas ir vienkāršāk atbildot īsāk šo jautājumu. Tas ir šis aparāts Live Balance, un ir otrs aparāts arī Live Balance Contact, kas strādā tieši ar antiparazitārām programmām. Jā, Inga, tagad tev vārds. Es varu tā tīri no savas puses pateikt, ka šajā aparātā, kas ir ne tikai terapeitiskais, bet antiparasitārais arī, ja, tad ir otra antena, ir jau gatavas iekšā 100 antiparasitārās programmas, kas ir ielādētas jau no kompānijas puses, ja, un tad, kad tāds vienkāršs cilvēks, kurš nezina, kas viņam pa problēmu, ja? Viņš var vienkārši palaist vispārējos vīrusus, ja? Vai vispārējās baktērijas. Ir tādas, lielas globālas programmas saliktas iekšā, ja tu nezini, kas tev tur īsti vētrā dzīvo, ja? Vai degunā. Tad tu vari vienkārši iet pēc tādām vispārējām programmām. Ja? Kopumā mērierīce nosaka 5 grupas. Ja? Tad ir vienšūņi, parazītu sēnes, vīrusi, baktērijas un helminti, tie saucamie tārpi. Ja? Aparātā ir tā, ka ja mēs zinām, es varu pateikt arī par to herpi, jā, mani klienti rakstījuši, herpi strādā perfekti, kur vienkārši citas metodas nekad nestrādā, un joku pēc uzliek, domā, ko tad tas aparāts, bet pamēģināšu, kādreiz nopērk bērnam, jā, vai kādam citam ģimenes cilvēkam, un tad pēkšņi tā herpi izlien, un kaut kur jāiet uz pasākumu, nezinu, ko darīt, un tad domā, pastīšos, vai tā herpi tur ir, vai man uzraksta, jā, un tad es saku, jā, ir, šito pamēģini, uzliek, pamēģina, tiešām tā herpe noiet nos ļoti ātri, ja, kur citreiz būtu jāmelkās ilgi un dikti. Tā man ir klientes, kuras ir papilomas vīrusu izmēģinājušas, ja, un viņi saka, papilomas krīt nost, vienkārši nobirst. Ja, tas papilomas izaugums ir redzams, kam tur padusējas, kam vēl kaut kur, un tas papilomas nobirst. Tiešām, jā, tādas vizuāli redzamas lietas, jo ne jau viss ir vizuāli redzams. Kas attiecās jau, ka mēs zinām, ka ir kaut kas konkrēti, jau kaut kāda konkrēta problēma, ko jau tur, piemēram, ir konstatēts analīzēs vēl kaut kur, tad kompānijai ir liela kartotēka, kurā var jau atrast konkrēto
mikroorganismu, ja, un cīnīties jau pret konkrēto mikroorganismu. Un tās metodas, kā to darīt, tiešām ir dažādas, un šī ir tāda ļoti plaša tēma, ja, un ļoti jūtīga tēma, man liekas, ka te varētu cilvēki dalīties divās grupās, kur uzskata, mums tā kā ātru nav, ja, un tie, kas uzskata, ka jā, jācīnās, un tā ir ļoti nopietna tēma. Tā kā jā, foršs jautājums, paldies! Man liekas, ka Andra mums būs vinnējusi veselības testu, jā, jo tiešām super. Jautājumi fantastiski, jā. Nu ko, Jā, ejam tālāk, Dzirds? atcerējos, gribēju piebilst arī, nu, gadījumus arī šis pats papiloma vīrus, kur ginekoloģija bija konstatēts, un mēs likām programmas, un pēc tam viņš arī pazuda, vairs nebija gan ne testā, ne arī šajā, nu, medicīnas izmeklējuma laboratorijā. Un pazīstu sievietes, kas pat pirka aparātu, vairāk arī varbūt tāpēc, ka šī piena sēne, kas, nu, sievietes, kam viņa ir, Jā, Kandida. zina, ka tā ir ļoti sarežģīta problēma, un ar medikamentiem ar viņu ļoti grūti ir tikt galā, jo viņa ir tātad sievietēm arī šī piena sēna, bet uzliekot šādu aparātu, varbūt nevienu reizi, bet liekot mēnesi, nu, ejot pēc tās programmas, cik viņu vajaga, šī piena sēne arī vai nu vismaz samazinās, vai arī pat viņu var pilnībā likvidēt. Jā, varbūt arī tad es arī vairāk nestāstīšu, jo es domāju, ka mēs uztaisīsim par šīm tēmām kādu labu pārraidi. Jā, nu ko es Skatīsimies, vēl kā gribēju varbūt. ienāca Aha. prātā arī, man liekas, nu, ja jau iet tāda vietā informācija, tas nekas, mēs jau te ilgi esam nopļāpājuši, kam būs aktuāli, tas noklausīsies līdz galam. To pašu par aparātu, jā. Kāpēc tā ir super investīcija tiešām savā ģimenē, jā, jo ja mēs saprotam, ka ar kandidu var ļoti viegli atkārtot inficēties, ja, kur tā problēma cilvēks, nu, tā kā tiek ar to galā, bet pēc tam, piemēram, atkal inficējās. Ļoti viegli kandidu ir inficēties. Ar herpi ir tāpatās ļoti dažādi herpes formāti, ja, veidi, un ar herpi ir ļoti viegli atkal inficēties, jo problēma ir tajā, ka, nu, atkal kā strādā tā mūsu imūnsistēma un kā vispār organisms funkcionē. Tāpēc ar to var tikt galā tīri, ka diskomforts pāriet, ja, bet mēs nevaram simtprocentīgi sevi vienmēr pasargāt, ka nu, nekad vairāk tas neatgriezīsies. Un tā problēma ir tajā, nu, vai tas risinājums ir tajā, ja, ka jums visu laiku ir instruments, ja jums ir tendence to herpi dabūt, ja, tad atkal pēc kāda laika, kad jūs inficēties ar viņu, jūs atkal varat ar aparātu to ļoti veiksmīgi risināt. Ja? Un tas, man liekas, jo nu, galvenokārt jau tas cilvēks, viņš jau negrib pat zināt, kas viņam tur pa to vainu ir. Ja? Viņš vienkārši grib to risinājumu, lai nav tā diskomforta. Nu, mums, dāmām, nu, svarīgi, lai tās lupas izstās smuki, ja? Vai tur, kā saka, nekas neniez lejā, ja? Vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Vai neizdalās. Nu, kā saka, visas tās lietas ir svarīgas, jā, lai tā dzīve būtu baudām, lai tas smaids tām lūpām nenoiet, vai ne? Nu, lūk, un tas aparāts tiešām ir fantastisks, ja, jo viņš izcina tik dažādas tās jautājumus, kad ticiet man, kad viņš ies pa apli ģimenē, jā, atkarībā no kādas problēmas. Katrs cilvēks cieši, ieskaitot mazo dzīvnieciņu, jā, jo es kaķi arī attīru ar ierīci, un tas ir neinvazīvi, jā, tad nav diskomforts nekāds, man nav jācenšas viņiem kaut kādas kapsulas iebarot, jā, un, nu, ziniet, kā ar tiem dzīvnieciņiem vēl trakāk nekā ar bērniem, neko baigi nesarunās, jā, un tas ir fantastiski, jā. Instruments vienkārši zelts. Nu ko, ejam tālāk, ja? Zelts. Jā, ejam tālāk. Piebildīšu, varbūt cilvēki nesaprot, vienreiz nopērk un lieto visu mūžu. Pēc tam nav jāmaksā par laivu balansu aparātu lietošanu. Jā, tālāk ir parādīja, ja trūkst dzels, jo es zinu, ka Inga to ar šo problēmu cīnījies ilgi, bet tu jau tā kā sākumā pastāstīji, kādā veidā to ar šo aparātu palīdzību atradi arī, kurš dzels tieši tev ir vairāk vajadzīgs. Nu, tā uzturbagātinātājs, kurš tev piemērots. Tāpēc es šeit vairāk neko īsti nepiebildīšu. Ja tu gribi piebilst, tad vari kaut ko pastāstīt.
Jā, mana pieredze tas sākumā. Jā, bet arī ko es varu piebilst klāt, kad nu, vienkārši man ir jāuzņem šis dzels periodiski. Jā, tā kā patreiz pilnībā neesmu atrasinājis šo jautājumu. Bet galvenais jau es zinu, kas uz mani strādā beidzot. Tas ir pats svarīgākais. Jā. Skatāmies tālāk. Nu, kā jau no sākuma minējām, šos vitamīnus var arī ļoti labi redzēt. Kā jūs redzējāt, tur trūkst vitamīni, un vitamīni mums ir ļoti svarīgi. Īstenībā bez vitamīniem mēs nevarētu droši vien izdzīvot, jo vitamīni ir, viņi piedalās, varētu teikt, visās enerģetiskajās apmaiņas procesos, tātad šie kofermenti. Tāpēc arī ir šis nosaukums no latīņu valodas - vita, dzīvība, un amīni, jeb tātad šīs aminoskābes, kas satura amīna grupu. Un vitamīni mums ir ļoti, ļoti tātad vajadzīgi, bet viņi ir aktīvi ļoti, ļoti mazā daudzumā. Līdz ar to mums nevajadzētu pārāk, nu tā domāt, ārpus. Mums nedabūsim vitamīni, bet viņi uz to nulli laikam jau nekad nenokrītas. Un uzņemot ar barību, arī mēs diezgan daudz varam sevi nodrošināt ar vitamīniem. Vēl ir viena tāda lieta, kas arī testā parādās, ja šo vitamīnu nav, varbūt, ka mums nestrādā kaut kas ar gremošanas sistēmu, jo, kā zinat, tad D vitamīnam, piemēram, lai viņš būtu aktīvs, vajag aknas un nieres, kas aktivizē, A vitamīnam vajag tievās zarnās, lai notiktu šie aktivizācija, jeb karotīns savienotos, un arī aknas šeit ir tāda piedalās. Bet ir vitamīni arī, ko varbūt mūsu zarnu trakta baktērijas ražo, bet ja mums šīs baktērijas ir tātad maz vai arī viņas neaktīvas, tad viņas nesaražo mums biotīnu, piemēram, folijas skābi, B3 vitamīnu, ko ražo tievo zarnu baktērijas. Un tad mums viņas tā kā jāuzņem papildus. Nu, vēl viena tāda lietiņa, ko gribu pieminēt, ir B12 vitamīns. Ja mēs viņu uzņemam, bet mums kuņģu sula neizstrādājas pietiekošā daudzumā. Nu, ir viena sastāvdaļa, šis iekšējais antianemiskais faktors, kas aizsargā B12 vitamīnu. Un ja šī kuņģu sula ar šo faktoru nav pietiekošā daudzumā, tad B12 vitamīnu apēd mūsu labās baktērijas, bet viņš nenonāk mūsu organismā. Mums ir vajadzīgs no kuņģu sulas šī sastāvdaļiņa, kas aizsargā B12 vitamīnu, un tad viņš arī uzsūcas mūsu organismā. Kā zināt, dalās tur taukošķīstošie, ūdeni šķīstošie vitamīni. Tad vēl ir tāda lieta, ka taukošķīstošos vitamīnus, piemēram, ir vajadzīga žultskābe, jo tikai tad, ja ir šīs žults izdalīšanās normāla, viņi veido tādas kā micelas saucamās, kas apņem vitamīnu un palīdz caur zarnu bārkstiņām nogādāt mūsu organismā. Ja mums tā tad, kā saprot, nedarbojas aknas, nieres, žults ražošana vai gremošanas sistēma, kuņģis vai zarnas, tad mēs arī citreiz dzeram vitamīnu, bet viņš mums neizmantojas. Un tāpēc arī šis aparāts ir ļoti labs, jo viņš pasaka gan, kuri vitamīni nepietiek, gan arī tur ir sadaļas, kas arī par orgāniem parāda, kā viņi strādā. Varētu arī ņemt varbūt uzreiz nākošo slaidu un paskatīties vairāk par D vitamīnu laikam. Jā. Un tātad, kā jūs zināt, D vitamīni dažādi. D2, D3, D4, D5, D6 un tātad dažādi šie veidi D vitamīnam, bet tas, kas mums ir vajadzīgs, kas ir aktīvs, kas piedalās tātad šajos aktīvajos procesos mūsu organismā, tas ir D3 vitamīns. Ādā, piemēram, ultravioletos stari ietekmē mums no D2 vitamīna izveidojas šis D3 vitamīns. Vēl D3 vitamīns izveidojas, tieši kā minēju, aknās un nierēs. Ja aknas nieres viņu nepārstrādā šajā aktīvajā formā, tad D vitamīns mums principā
nedarbojas mūsu organismā. Un D3 vitamīns ir ļoti, ļoti svarīgs, jo viņš piedalās arī šī kalcija darbības tātad regulēšanā. Ja mums trūks D3 vitamīna, pietiek D3 vitamīns. Un līdz ar to mēs varam to pārbaudīt ar šo aparātu. Un paskatīties arī, kurš tieši šis D vitamīns mums būtu vajadzīgs vai derīgs. Arī pērkot aptiekā, piemēram, mēs varam izlasīt, kādu D vitamīnu, kuru veidu satur konkrētais uzturbagātinātājs, ja vitamīns. Es skatītos nākošā slaidā, vai arī, ja Ingai ir kaut kas, ko piebilst, tad droši var piebilst. Labi, skatīsimies tātad nākošajā slaidā. Nu, šeit ir tāda neveiksmīga man pieredze. Tagad, varbūt, ja Inga grib kaut ko par D vitamīnu piebilst, laikam neesmu atlasījis to slaidu, kur parādīt, ka ļoti, ļoti daudz D vitamīnus var atrast, vai arī viņš jau bija iepriekš, es tagad aizmirsus, bet ļoti, ļoti atrast to, kas ir visvairāk vajadzīgs. Ja Ingai nav ko, tad man ir ar vitamīnu, minerālu vielu atlasi. Es varu tikai piebilst to, ka D vitamīns ir viena no top tēmām Latvijā, un tiešām zinu daudz cilvēkus, kuriem viņš neuzsūcās pietiekami, vai lēni, vai vēl kādi. Tā kā viennozīmīgi aparāts mājās jums ļaus tādas populārākās lietas atrisināt ļoti vienkārši. Jā, vai tas ir D vitamīns, vai tas ir dzels, vai tas ir kalcijs, vai kaut kādas citas, vai kolagēns, jā. Kas no jums ir aktuāls? Vai, ja jums ir ģimene, jā, parasti ģimenē ir aptuveni 4 cilvēki, tas nozīmē to, ka varēsiet atrisināt arī katram ģimenes loceklim šo jautājumu. Vai arī, ja jūs notestējat un saprotat, ka jums neviens no šiem produktiem nestrādā, ja, tad vienkārši iesiet meklēsiet citu produktu, ja netērēsiet naudiņu uz to, kas uz jums tiešām nestrādā. Lūk, tā tīri vispārīgi, ja, ieskicējot to. Jā, Dzidra? Jā, tad es varbūt arī turpināšu. Jā, šeit es gribēju parādīt, ka ir tādi cilvēki. Šis vairāk ir stāsts par mani, varbūt, jo es uzturbagātinātājs gan vispār nedzeru, dzeru maz, un tas jau ilgstošu gadu, zinu, nākot uz menopauzi, visi runāja, ka vajag to kalciju, vajag vēl kaut ko. Un es arī pirku un dzēru, bet jūtu, ka man kaut kā nepatīk. Man no viņiem gan tā kā slikti paliek. Un šeit var redzēt, es šeit domāju pārbaudīšu, atradīšu varbūt sev vajadzīgo kalciju, jo arī testā parādījās, ka viņš man tomēr višķiņi tā kā ir pa maz. Bet atlasot, kā jūs redzat, visiem man parādās ļoti mazi procenti. Tātad viņš uz manu organismu kaut kā, neiedarot. Man viņš nav labs, man viņu nevajag. Ja viņi parādīs nākošā slaidā, tad parādīšu, kāpēc un kur to var apskatīties. Tātad, kā jūs redzat, šeit varbūt sanāk labāk pusītē, tur augšā, blakus aparātiņam, ir tas mans tests, kas bija pirms. Es uztaisīju pirms testu un pēc tam pārbaudu, kā šie uzturbagātinātāji iedarbosies. Un redzat, tests tur ir vairāk zaļš, gaiši zils varbūt tāds. Tests nav slikts, tas ir tāds normāls tests. Un pārbaudot, es domāju, kāpēc man viņi rādās, ka neviens neiedarbojas. Bet īstenībā man uz viņiem ir ļoti hiperreakcija. Viņš manu organismu ieved lielā stresā. Un līdz ar to arī šis aparāts parāda, ka viņu nevajadzētu dzert. Tā varbūt ir individuāla reakcija, bet es domāju, ka kādi 10% cilvēku varbūt arī tādi ir, kuri nemaz nezina, ka viņiem varētu būt šāda hiperreakcija, varbūt pat alerģiska reakcija. Un tiem cilvēkiem tas būtu ļoti noderīgi, jo viņi neriskētu un neapdraudētu savu organismu.
Un tagad es saprotu, kāpēc man tajos pirms gadiem 15, 20 tik ļoti nepatika varbūt šis kalcija preparāti, jo man viņi pilnīgi, man likās, ka man viņi jau slikti paliek. Bet šādā testā es arī redzu, kāpēc, jo man viss aiziet ļoti lielā hiperfunkcijā. Tas ir viens, ko var ieraudzīt. Šeit nav piemērs, bet arī, piemēram, ja jums parādās, ka tas, ja jūs gribat gremošanas sistēmai kaut kādus fermentus piemeklēt, uztaisat, skatāties ļoti maz procents, tā kā nestrādā. Varat atvērt šeit testa rezultātos, iekšā ir tāda sadaļa dinamika, tātad, kur jūs varat paskatīties pa 47 orgāniem un pārbaudīt, jo iespējams, ka šis līdzeklis jums palīdz gremošanas sistēmai. Un gremošanas sistēma aiziet tā kā uz zaļo, ir normāla, bet varbūt viņš slikti ietekmē tur sirdi, asinsriti vai kājas vai nieres. Man, piemēram, viens ferments bija, kas it kā hiperfunkcijā aiziet, bet vienu nieri viņš parādīja vispār 0. Tātad sanāk, ja es dzertu šo fermentu, tad nieres man vispār atteiktos varbūt strādāt. Un es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi, ka mēs šādi varam pārbaudīt. Protams, runājot par antiparazitāriem līdzekļiem, šeit laikam viņus kā uzturu bagātinātājiem nevar pārbaudīt, jo viņi, protams, ka viņi vispārējo stāvokli tā kā nepacels, bet viņi iznīcinās to parazītu. Tā ir tāda maza piebilde. Bet jā, un tāpēc es esmu priecīga, ka tagad es esmu pārbaudījis un es saprotu, kāpēc man nepatīk uzturbagātinātāji. Bet tas man individuāli. Toties citiem cilvēkiem, kā jūs redzējāt, dot šos 100%, 70%, un mēs katrs varam redzēt, vai mums vajag, vai mums nevajag. Jā, Inga. Jā, nu ko? Jā, te jau varētu komentēt un komentēt, jā, jo es tieši arī gribētu piebilst, ka ar to man patīk tieši aparāti, šīs unikālās ierīces, kad, jā, tiešām cilvēks ir hipersensitīvs, jā, uz kaut kādām lietām vai ļoti alerģisks, tad šis ir neinvazīvs instruments, jā, tas nozīmē to, ka mēs savam ķermenim varam ļoti daudz kur palīdzēt tieši tāpēc, ka viņš ir neinvazīvs un arī tāpēc, ka ir cilvēki, kuri ir šajā izņēmuma kārtā. Ja? Un, protams, atkal katram ir tā sava izvēle, mēs varam testēt, patīk, nepatīk, ja? Bet mūsu uzdevums un mans mērķis ir vienkārši painformēt, ka tādas iespējas mūsdienās pastāv, jo liela daļa cilvēku, kas mani atrod, viņi saka, es par jums iepriekš neko nezināju, par šiem aparātiem neko nezināju, netīšām kaut kur, kaut kā, paustu galam kaut ko sadzirdēt. Tad informācija ļoti maz, jo tiešām ļoti inovatīvi instrumenti. Kaut gan pati biorezonanse ir pētīta vairāk nekā 100 gadus, ja, bet šāda veida kombinācijā viņi ir salikti ļoti nesen. Dzidra? Jā, es domāju, nu, mēs jau tiešām runājam ļoti ilgi. Nezinu, vai mani pat redz, jo sāk palikt jau tumšs, ja? Un tā mana gaisma ieslēgta. Un es domāju, ka mēs šodien esam diezgan daudz izrunājuši. Tu arī izlozēsi tos cilvēkus, kam mēs varam piedāvāt šo testu vai konsultāciju. Un arī cilvēks var pateikt, pie kā viņš grib griezties. Jā. Labi, paldies visiem, kas mūs skatījās, jā, klausījās, vai kas mūs skatīsies un klausīsies. Jā, tad man prieks, ka bijāt ar mums, ka ir vērtīgi. Un jā, pat šodien tas jums nav aktuāli, padalieties ar šo informāciju, ar šo video tālāk savās lejās, savos sociālos kontos. Jo iespējams, ka kāds jūsu draugs mums būs ļoti pateicīgs, jā, jo, nu, kā saka, aparāti ir fantastiski, jā, ierīces ir tiešām unikālas un tik daudz ko var izdarīt ar to. Galvenais ir saprast un būt informētam, vai ne? Nu, lūk, ja kādi jautājumi, tad var droši sazināties ar mani vai ar Dzidru un, kā saka, padarīt savu dzīvi foršāku. Dzidre? Jā, es te pilnīgi piekrītu, un
Vēlreiz atkārtošu, ka man ļoti patīk šie aparāti. Esmu pārliecinājusies, ka man viņi der. Ir dienas, kad nelietoju, ir dienas, kad lietoju, bet vienmēr man pie rokas ir šie aparāti. Esmu atrisinājis sev daudzas problēmas tieši ar aparātu palīdzību, gan augstu asinsspiedienu, gan, nu, daudzas. Par to šoreiz nerunāsim, bet tā tad arī par šiem vitamīniem, minerāliem. Un arī gribu teikt uz redzēšanos un rakstiet droši vai man, vai Ingai, redzēt arī kontaktus vai rakstat vienkārši Facebookā. Un tad jau mēs parunāsim arī vairāk. Varam izrunāt visus jautājumus, kas jūs interesē. Jūs varēsiet uzdot, varēsiet arī varbūt reģistrēties šīs kompānijas mājaslapā, papētīt tur vairāk gan šos certifikātus, gan dažādās instrukcijas, gan iespējas apmācīties par aparātiem, gan par pašiem aparātiem. Vēl nepērkot, jūs to visu varat izlasīt, apskatīt, un kā vienmēr gribu piebilst, ka, nu, visu uzziniet, un tad tikai pieņemat lēmumu. Vienalga, pozitīvi vai negatīvi, bet vajadzētu no sākuma visu uzzināt. Nu, visu vienmēr nevar uzzināt, bet vismaz lielāko daļu. Jā, atā! Tā visiem paldies, kas skatījās!